Sveicināti, dārgie strelnieki! Sveiki, mīļie! Šis būs taro izlikums jums oktobra mēnesim. Bet pirms es sākšu savu taro izlikumu, iepazīsimies. Mani sauc Santa, es dzīvoju skaistajā pilsētā Rīgā, nodarbojos es ar vēdisko astroloģiju, numeroloģiju un, protams, arī ar taro. Tā, mīļie, bet pirms es sāku savu taro izlikumu, mazliet arī iepazīstināšu jūs ar notikumiem oktobrī, ko mums sola astroloģija. Tātad, kādi interesanti notikumi ir debesu valstībā mums gaidāmi. Tā, mīļie, oktobra mēnesī mūs gaida divi aptumsumi. 14. oktobrī būs Saules aptumsums Jaunavu zīmē, un 28. oktobrī mūs gaida daļējs mēnesis aptumsums Auna zīmē. Tā kā mēs iesim tādā aptumsuma koridorā, un šeit var būt dažādi interesanti un pat neparedzami notikumi. Tā kā, mīļie, esam gatavi dažādiem jauniem un aizraujošiem izaicinājumiem. Tā, vēl ko gribēju teikt, ja jūs zināt savu zodiaka zīmi pēc ascendenta, ja jūs esat pēc ascendenta strelnieks, vai arī jūsu mēnesis atrodas strelniekā, vai arī saulīte ir strelnieka zīmē, tad šis izlikums būs jums. Savu ascendentu, ja jūs gadījumā to vēl nezināt, varat izveidot paši, sastādot astroloģisko karti, ierakstiet Googlē Astro Expert, šī būs tieši vēdiskās astroloģijas karte, un ievadot savus dzimšanas datus, dzimšanas laiku un arī dzimšanas vietu, jūs varat izveidot savu astroloģisko karti, un tad arī skatieties, kāda zodiaka zīme jums atrodas pirmajā tajā rombiņā, jeb mājā, tā arī būs jūsu noteicošā zodiaka zīme, jeb jūsu ascendents. Un arī skatieties, kur jums ir mēnesis un kur atrodas saule. Tās būs tādas trīs galvenās zodiaka zīmes, kuras būs jums tādas raksturīgākās. Un tātad, ja jums vienā no šīm zīmēm, vienā no šiem rādītājiem ir strelnieks, tad šis izlikums arī būs jums tieši. Tā, mīļie, jūs tagad redzat priekšā skaisto arkanum, taro kāršu kavas kastīti. Šīs kārtas arī būs šodienas izlikumā, bet es šodien izmantošu 3 kāršu kavas. Sākšu es ar klasisko Raidera Veita kāršu kavu. Redziet, tādas skaistas, tādas spilgtas kārtas. Redziet, tepat bija, kur jau nu palika, pazuda vecākais arkāns laimes rats, tā kā, skaista kārts jums patrāpījās pirmā. Tā, mīļie, no katras kāršu kavas es izvilkšu 3 kārtis. Ko? Iedomājieties savas vēlēšanās uz oktobri, aiztaisiet acis, fonā skan skaista mūzika, dzirdiet, ja? Un iedomājieties visu, ko jūs gribētu oktobra mēnesī, visu, lai jums piepildās. Sastādiet savus plānus, savus mērķus, vizualizējiet tos un sūtiet tās enerģijas visumam, jo arī mūsu domas, tā ir enerģija, kuru mēs sūtām visumam, un visums, protams, viņš dzird un viņš redz visu, viņš redz arī jūsu domas, un ticiet man, viņš jums arī nāks palīgā piepildīt visus jūsu sapņus, visas jūsu idejas, visas jūsu cerības. Tā, mīļie, skatāmies 3 kārtis no klasiskās Raidera Veita kāršu kavas. Tā, mīļie, pirmā kārts, kausu pārš, tās ir jaunas emocijas. Pāži, tas ir kaut kas jauns. Tas var būt saistīts gan ar jūsu bērniem, gan, ziniet, tās var būt tādas emocijas, kad jūs pēkšņi saņemat kaut kādu mīlestības apliecinājumu, tādas patīkamas, gaišas emocijas. Tā kā, mīļie strelnieki, izskatās, kad, ziniet, tā pirmā kārts jums vēsta ļoti jauku, tādu ļoti patīkamām emocijām piepildītu oktobra mēnesi. Šeit var būt kāds, ziniet, rokas un sirds piedāvājums kādam no strelnieku meitenēm, vai arī kāds no strelnieku stiprā dzimuma pārstāvjiem beidzot būs sadūšojies, izteiks piedāvājumu, atzīsies savās jūtās savai mīļotajai meitenei.
Šī kārts var liecināt arī par bērniem, un tas liecina par to, ka jums oktobra mēnesī jūs varat, ziniet, tādi ļoti būt emocionāli piesaistīti ar saviem bērniem. Te var bērni jūs iepriecināt, un jūs varat saņemt no viņiem daudz patīkamas emocijas. Darba jomā šī kārts liecina par to, ka darbā arī būs patīkamas jaunas emocijas. Šeit var atnākt varbūt kāds cilvēks jauns, varbūt kolēģis jums atnāk darbā, kurš ir tāds, ziniet, jauks un gaišs un patīkams, un kuram patīk tā dalīties ar tādu pozitīvu, tādu ļoti pozitīvu un tāda patīkamu emociju kārts jums strelnieki pirmā izcirtus ir. Nu, skatāmies, kas ir treša vai otrā kārts. Tā, mīļie, un otrā kārts jums, vecākais arkāns spēks. Nu, ko, mīļie strelnieki, lai kas arī oktobra mēnesī nenotiktu, jūs ļoti labi spēsiet ar visu tikt galā. Jums spēka pietiks, bet šeit neiet runa tik daudz par fizisko spēku, kā par emocijām, kā par iekšējo spēku. Jūs ļoti labi mācēsiet tikt galā ar savām tādām kaut kādām lietām, ziniet, ka tā iekšējā lauva jūsu gribēs parūkt. Mums katram ir sava iekšējā lauva, kura grib dažādās situācijās kādreiz parūkt, tur parādīt zobus. Jā, ziniet, ir tas teiciens neraustiet lauvai zūsām. Tad, nu, šeit, lai kādas tās situācijas būtu, lai varbūt kāds cilvēks, kurš jūs var novest līdz tādam stāvoklim, ka jums gribās varbūt, ziniet, tur, kā saka, noskaidrot attiecības vai ko, bet jūs arī ļoti labi saprotat, jo jūs esat tāda gudra zīme, neatlaidīga tāda zodiaka zīme, un jūs ļoti labi saprotat, ka ar tādu agresiju, ar tādu ļaunumu jūs nekad neko nepanāksiet. Jūs tieši otrādi, jūs atradīsiet veidu, kā nomierināt savas emocijas, un arī tā varbūt kāda jūsu oponenta tās negatīvās emocijas, negatīvos tos tādus varbūt dusmu pat uzplūdus, ja? Jūs būsiet tāds miera nesējs. Redziet, šī kārts arī liecina par to, ka jūs būsiet tendēts uz tādām jaukām, patīkamām emocijām, un ar šīm kaut kādām tādām krīzes situācijām jūs ļoti labi mācēsiet tik galā. Un šeit ir runa ne tikai par krīzes situācijām kā attiecībās, šeit vispār ir runa par visām kaut kādām tādām problemātiskām situācijām, kuras jums oktobra mēnesī ar kurām jūs var nākties jums saskarties, jūs ļoti labi ar visu tiksiet galā. Jo redziet, ja meitene šeit bija spējīga pat savaldīt lauvu, nu tad jūs arī ļoti labi ar visu varēsiet tikt galā. Tā kā nekas jūs vairs neapstādinās, jūs visu atrisināsiet. Un šeit, mīļie, kausu karalis. Kausu karalis, tas ir cilvēks tāds, ziniet, vīrietis, kas māk valdīt savas emocijas. Viņš māk tikt ar dažādām situācijām galā. Viņš zina, kādā situācijā pareizi noreaģēt. Un tātad jums arī, kā jau es teicu, šī kārtas vecākais arkāns spēks, tā ir vecākie arkāni, tās ir tādas nopietnas, ziniet, tādas likteņa pavērsienus nesošas situācijas, kura liecina arī par to, ka pateicoties tam, ka jūs spēsiet savaldīt savas emocijas, ka jūs mācēsiet tikt ar dažādām emocijām galā, jūs savā dzīvē varēsiet atvērt pilnīgi jaunas iespējas sev, jo spēks, tas ir tāds iekšējais spēks, kad jūs varat cīnīties, jūs saprotat, kad jūs pat esat stiprs pateicoties tam, kad jūs spējat savaldīties, ka jūs mākat savas emocijas savaldīt. Šī kārts var liecināt arī par to, ka oktobra mēnesī iespējams jūs varat saskatīt jūsu redzeslokā, jūsu apkārtnē varbūt kāds cilvēks tāds, ziniet, stabils, atbildīgs, ja? Tas ir varbūt pat kāds tāds gudrs padomdevējs, vai tas ir jūsu tēvs, iespējams jums tur vajadzīgs ir kāds padoms, jūs gribat izrunāties, tā kā varat vērsties pie tāda cilvēka, kurš var dot jums kādu labu, noderīgu padomu. Bet tā ir tāda stabilu emociju kārts, kas liecina par to, kad ziniet, jūs spēsiet iejusties, jūs spēsiet arī saprast apkārtējos cilvēkus. Tā kā tāds emocionāls mēnesis,
kad jums tiešām iespējams, ziniet, tas attumsuma koridors var jūsos uzjundīt kaut kādas emocijas, un tad jums nāksies padomāt, kā reaģēt, kā nereaģēt, bet jūs ar savu intuīciju jūs ļoti labi spēsiet saprast, kuros brīžos kādai reakcijai ir jābūt. Tas attiecās uz visu, gan attiecībās, gan darbā, gan jebkurā sfērā, kurā jums nāksies saskarties ar kādiem apkārtējiem cilvēkiem. Tā, mīļie, un tagad skatāmies Arkanum taro, redziet tādas, vai atkal 2 kausi, ļoti skaistas kārtas, ja redziet tādas krāšņas, krāsainas. Nu, skatīsimies, ko tad šīs kārtas jums te rādīs oktobra mēnesī, tātad 3 kārtas no Arkanum taro. Tā, mīļie, kas tad šeit ir? Vau, jums tādi vīrieši oktobra mēnesī gaidām ir Zobenu karalis. No Zobenu karalis tas ir cilvēks, kas spēj atbildēt par saviem vārdiem, kuram ir skaidras noteiktas domas. Tātad oktobra mēnesī jūs būsiet cilvēks, kas mācēs ne tikai tikt ar savām emocijām galā, bet arī skaidri un apzinīgi, apzināti plānot, domāt un tā nospraust savus mērķus. Šī kārta liecina par to, kad oktobra mēnesī iespējams jūs arī varat, ziniet, būt tas cilvēks, kurš var tiešām risināt kādus konfliktus, kādas situācijas, jo jūs mākat pateikt, ja, jo zobeni tās ir mūsu domas, mūsu vārdi, viss, ko mēs runājam. Tātad jūs būsiet tāds stingrs, noteikti, ziniet, tāds, kuru nevar izsist tā, kā saka, tā kā izšūpot uz emocijām, jo jūs zināsiet, ko jūs runājat, kāpēc jūs runājat, tie būs tādi atbildīgi lēmumi, kuri jums jāpieņem. Bet, ziniet, šī kārta arī stāsta par to, ka attiecībās neesiet pārāk strikti, neesiet pārāk tādi konkrēti, pacentieties iejusties otrā cilvēkā, tāpēc jums arī ir tas kausu karalis, ja? Tātad neesiet pārāk kritiski, skarbi, vienmēr pacentieties tā nostādīt sevi otra cilvēka vietā. Vai nu jūs ļoti labi arī mācēsiet to izdarīt, jo jums tie abi karaļi, viņi tādi, ziniet, tie kungi, viņi tādi ar tādu dzīves pieredzi. Tie ir cilvēki, kuriem ir tāda liela dzīves pieredze, kuri spēj, ziniet, kontrolēt gan savas emocijas, gan savu prātu. Un jums tā dzīves pieredze oktobra mēnesī ļoti noderēs. Tā kā, izskatās tāds nopietnas mēnesis tiešām, un vēl vecākais arkāns spēks tāds, tiešām 3 zobeni. Ko, mīļie mani, iespējams oktobrī jums var, ziniet, būt tāds neliels kaut kāds sarūktinājums, bet šis ir jaunākais arkāns, un šī kārts norāda uz to, ka kaut kāds apbēdinājums šeit var būt, bet, tas nebūs ilgi, tas tāds, ziniet, kad jūs kaut ko izdzirdat, ja, kad vai tur izlasat kaut kur sociālajos tīklos, vai kaut ko ieraugat tādu, kad jums tur, piemēram, tur iesāpās sirds, ja, un tāda žēl paliek, un jūs tur pārdzīvojat par kaut ko. Parasti šī kārts arī var norādīt uz tādu, ziniet, attiecību jomā šī kārts nav īpaši laba, viņa nav īpaši labvēlīga. Tas ir tāds, attiecībās šeit var būt kaut kāds trešais cilvēks iejaukts, ja? Bet es ceru, ka nevienam tā nebūs, ka tas būs tikai tāds kaut kādas ziņas, kaut ko izdzirdēsiet, ja? Kaut ko uzzināsiet, kas jūs apbēdinās, ja? Vai kāds jums tur varbūt pasaka kādu astu vārdu, jūs tur kaut kā sastīdaties ar kādu, redziet, šeit tie zobeni, viņi tādi, un jūs tā mazliet, tā apbēdināts esat, ja? Bet, šeit tāds īslaicīgs moments, ziniet, kad mēs dažreiz sastrīdamies, tāpat ģimenē gadās dažādi, un arī darba kolektīvā, ja, vai tur kaut kāds tāds strīds notiek un tāds konflikts, un tad jūs tā mazliet slikti mēs tā sajūtamies, ja, bet tas tā vislabāk ir tā pēc šī kausu karaļa, tā kā iejusties tajā situācijā, pacensties saprast, ja jūs tur esat varbūt pāršāvis pāri pa strīpu, tad pacensties tā iedomāties, kā jūs justos tā otra cilvēka vietā, ja jums tā pateiktu, ja? Un, ziniet, palūgt piedošanu, tā ir stipra cilvēka pazīme, tā nav vāja cilvēka pazīme. Tā kā, ja gadījumā kaut kas notiek, tad izmantojiet savu tādu gudrību un palūdziet piedošanu, ja, vai jums tur, vai arī, ja jūs tur kāds ir, teiksim, apbēdinājis, ja, tad arī esiet tas cilvēks, kurš ir tāds celsardīgs un spēj piedot kaut ko, kādu astu vārdu vai kādu tādu pārmetumu kaut kādu.
Tā trešā kārts, es nezinu, mīļie, monētu paši, tās ir tādas, tā ir finansu kārts, tādas jaunas, negaidītas, tāds finansu ienākums. Ziniet, varbūt šeit varētu būt pat tā, kad iespējams tas ir ar darbu kaut kas jums būs saistīts. Kaut kādi, varbūt jūs tur kaut kādu, nezinu, projektu taistat, un jūs tagad ejat un tur tā kā prezentējat to savu projektu un stāstat, un jūs mazliet varbūt tur neizdodas viss tā, kā jūs bijāt iedomājies, un jūs tur jūtaties abēdināts, bet pēc šīs kārtas vienalga tie būs kaut kādi jauni iesākumi, tās ir tādas jaunas iespējas. Monētas tā ir tāda finansu kārtas, tā ir vispār resursu kārtas, kas liecina par to, ka kaut kādi jauni ienākumi šeit ir gaidāmi. Vai nu jūs varbūt nomainat darbu un jums paverās jaunas iespējas tur nopelnīt, vai nu, ja jums ir, piemēram, kaut kāds savs biznes, tad jums tur paplašinās klientu loks un tad tur nāk jauni klienti, jums papildinās un kaut kādi pēkšņi tādi ienākumi, jūs pat varbūt nebijāt uz to cerējis, un tad pēkšņi kaut kāds klientu pieplūdums jums notiek, un vai nu jūs tur kādā skaistumkopšanas jomā nodarbojaties, tad šī tāda jauni tāda finansiāli pēkšņi iegada tādi ienākumi. Vēl jau pāži tie, kā es pirmie teicu, tie ir bērni, un šī kārts varētu arī norādīt uz to, ka oktobra mēnesī varbūt jums būs jāpalīdz saviem bērniem, tur jāatbalsta bērni finansiāli, bet tie būs tādi nelieli izdevumi, tas nav nekas tāds, kad jums tur jāpērk, nezinu, kādas dārgas lietas, tādi mazi finansiāli, varbūt tur bērni sāk iet kaut kādos pulciņos, un jums tur ir kaut kāda papildus izdevuma vajadzīgi, un jūs tagad esat abēdināti, jūs nesaprotat, varbūt, kur to naudiņu ņemt, bet viss būs labi, un ar visu jūs redziet šeit tiekat galā, tā kā viss būs jauki, un visu jūs spēsiet nokārtot. Tā, mīļie, un tagad 3 kārtas no gaišo pareģu kāršu kavas, arī ļoti skaista tāda dzīva kāršu kava, tāda spilgta. Tā, 9 zižļi, tā ir, ziniet, šī ir kārta, kas liecina par tādu pieredzi, kad jūs beidzot kaut ko esat tā kā sasniedzis, tā ir tāda kulminācijas kārts tāds, kad jūs esat tur kaut ko daudz, tur enerģiski rīkojies, daudz kaut ko cīnījies, daudz kaut ko centies sasniegt, daudz tāda enerģijas atdevis ir bijis, un jūs beidzot esat sasnieguši to, ko jūs vēlaties, un jūs esat tādi pieredzes bagātāki. Redziet, šeit ir tāds žoks, tas žoks, tas ir tā jūsu pieredze, tā ir tā jūsu enerģija, un jūs skatāties uz priekšu un saprotat, ka jūs esat kļuvis bagātāks par vēl vienu pieredzi. Tā ir tāda kārta, kas liecina, ka jūs nepadosieties, kad pateicoties visam tam savam pārdzīvotajam, piedzīvotajam, jūs tomēr nebaidaties iet savā dzīvē uz priekšu, jūs nepadodaties. Redziet, šeit ir meitene pieķērusies pie tādas zižļa, un tur ir tāda laterna galā, un viņa saprot, ka tikai pateicoties tam, kas jums ir, kam jūs esat izgājuši dzīvē cauri, visām tām situācijām, jums ir iespēja vēlreiz, nevis pat vēlreiz, bet droši doties uz priekšu, un tie zižļi tas zizlis ar to lampiņu galā, viņš tā kā rāda jums ceļu, un jūs ar visu savu dzīves bagāžu, ar visu savu dzīves pieredzi dodaties tālāk uz priekšu un ne no kā vairs nebaidaties. Tā, mīļie, otrā kārts no gaišo pareģu kāršu kavas. Vau, 2 monētas. 2 monētas, tā ir tāda kārts, kad mēs svārstamies, mēs plānojam, mēs, ziniet, tā kā plānojam savus izdevumus, savas finanses. Redziet, šeit meitene stāv, viņai viena monēta augšā, viena lejā. Viņa tā kā domā, vai viņa pareizi ir iztērējis vai nepareizi, vai tagad kaut ko iegādāties, vai pagaidīt mazliet, vai man pietiks, vai man nepietiks. Tā ir tāda plānošana, tā kā oktobra mēnesī jums var nākties plānot finanses tiešām, bet ar finansēm viss būs labi. Ziniet, šis pārš, viņš arī var pat norādīt uz to, ka kaut kādi jauni ienākumi, un jūs tā kā
apjūkam, ziniet, kad mums tā naudiņa parādās vairāk, un mēs domājam, bet tagad es varu atļauties to, tagad es varu atļauties to, ko es jau sen gribēju, un jūs tagad domājat, ko man pirmo pirkt, to, ko es jau sen gribēju, vai vēl es te kaut ko esmu ieraudzījis, ja, un jūs tagad plānosiet, domāsiet, kur to savu, varbūt pat tādu nevis lieko, naudiņas liekas nekad nevar būt, bet tādu ekstra kaut kādu papildus tādu ienākumu, kā viņu iztērēt, kur viņu iztērēt, ja, tāda, plānosiet savus finanses. Tā, mīļie, un trešā kārts no gaišiem pareģiem, wow! Otrais vecākais arkāns augstākā priesteriene. Augstākā priesteriene tā ir tāda intuīcijas kārts. Šī kārts, starp citu, ir arī tādu ezotēriķu kārts, tarologi, astrologi, viss, kas ar ezotēriku saistīts. Šī kārts arī ir norādījums uz to, varbūt oktobra mēnesī jūs izdomāsiet vairāk kaut kādām ezotēriskām zinātnēm pieslēgties. Varbūt jūs, ziniet, sāksiet varbūt pat plānot kaut ko, varbūt tas pārš vēl varētu norādīt, kad jūs varbūt plānosiet tos savus izdevumus šeit uz kaut kādām apmācībām. Varbūt gribēsiet kādos kursos iet, vai iet pie kāda, nezinu, uz kādu konsultāciju, un jūs tagad plānojat un domājat, pie kā man labāk iet, kā man to, vai man tur tērēt tik daudz, vai es varu atrast kaut ko lētāku. Bet augstākā priesteriene šī ir kārts, kas rāda uz tādu intuīciju. Šī kārts ir tāda, ziniet, arī, kas rāda par to, ka ne viss tas, ko jūs redzat, ne viss jums atklājās, ir kaut kas vēl noslēpts. Un tāds, kad jums ir, ziniet, visas situācijas, kas jums notiks, jums ir jāieklausās savā intuīcijā, jo šeit jums oktobrī intuīcija būs ļoti stipra, un tāpēc ieklausieties savās iekšējās sajūtās. Ja jums ir kaut kas jāplāno, vai nu finansu jomā, vai kaut kādā attiecību jomā, paļaujieties uz savu intuīciju, uz savu iekšējo balsi. Ziniet, dvēseles balss, viņa vienmēr ir vispareizākā. Viņa zina to ceļu, kur viņai mūs ir jānoved, un tikai ieklausoties tajā, nevis prāta tajās spēlēs. Ziniet, prāts tas ir tāds, kas māk aizvest pa tādiem labirintiem, no kuriem dažreiz ir grūti izkļūt. Tāpēc ieklausieties savā intuīcijā, savās sajūtās. Ja jūs jūtat iekšēji, kad jums ir tas vajadzīgs, vai nu tas ir par attiecībām, vai nu tas ir par darbu, iespējams jūs domāsiet par kaut kādu darba maiņu, kad varbūt jums tur ir kāda, ziniet, tāda darba piedāvājums kāds, ja, un jūs tagad plānojat iet vai neiet, jo jums tur varbūt sola labāku atalgojumu, un jūs tagad domājat un kaut kā cenšaties saprast, kā būtu pareizāk. Vienmēr ieklausieties savā intuīcijā, un intuīcija aizvedīs jūs pareizo ceļu. Tā kā, bet arī šeit ir divi vecākie arkāni jums izlikumā, spēks un augstākā priesteriene, tā kā šeit šīs kārtas arī norāda uz to, ka jums pietiks gan iekšējā spēka, gan intuīcijas, lai ar visiem jautājumiem oktobra mēnesī tiktu galā. Galvenais, esiet pacietīgi, esiet gudri, izmantojiet savu iepriekšējo pieredzi. Redziet, tie 9 zižļi, viņi arī rāda uz tādu cilvēku, kuram ir tāds bagāts pieredzē, ja? Pieredzes bagāts, un jūs zinat, un izmantojot savu pieredzi un savu intuīciju, pareizo plānošanu, jūs noteikti oktobrī atradīsiet to pareizo ceļu un pieņemsiet to pareizo risinājumu. Vai nu tas būs ar attiecībām saistīts, vai nu tas būs kaut kāds ar finansēm kaut kas saistīts, vienmēr ieklausieties savā intuīcijā, un ticiet man, tā aizvedīs jūs vispareizāko ceļu. Nu, ko, mīļie, ziniet, strelnieki, jums tiešām ir ļoti interesants mēnesis, tāds, kā es saku, tāds triggerīgs, ja? Tā kā oktobra mēnesī, lai jums viss izdodās, lai jums izdodās pieņemt pareizo lēmumu, lai jums izdodās samierināt to savu iekšējo lauvu, nolikt viņu tur, kur viņai ir jābūt, neļaut viņai rūkt un tikt ar visām ar tiem izaicinājumiem pretī, pieņemt to pareizo lēmumu un izlemt un pieņemt pareizo piedāvājumu un ieklausieties savā intuīcijā, tā noteikti jūs novedīs tur, kur jums ir jābūt, un izmantojiet savu aso prātu, izmantojiet savu loģisko domāšanu, un tad jums noteikti viss izdosies. Nu, ko, mīļie strelnieki, lai jums jauks oktobra mēnesis un tiksimies drīz!